prieks būt šeit, saulainā dienā, palīdz. Bija bišķi, man liekas, aizmirsies, kā izskatās ārā, ka ir saulīte. Ne? Paldies, ka uzaicinājāt mani parunāt par tēmu, kas man ir ļoti būtiska vienmēr bijusi personīgā digitalizācija kā tāda. Un kāpēc man tas ir būtiski? Es ceru, ka jūs sajutīsiet cauri tam stāstam. Mans mērķis būs, es pat domāju, kurš ir īstais vārds, vai motivēt, vai iedvesmot, vairāk digitalizēties pašiem, un tad to, tā teikt, arī nest savās organizācijās. Kas es tāds esmu, arī iespēja sakonektēties Ances mīļākajā sociālajā tīklā. Ticu, ka mēs pavadam tur diezgan daudz laika. Tā teikt, esmu certificēts Franklin Covey Latvija treneris. Pāris vārdos pieminēšu, kas ir Franklin Covey, tiem, kas nav dzirdējuši. Ikdienā arī strādāju, ne tikai vadu apmācības, bet pat vairāk laika pavadu kā, varētu teikt, konsultants, transformācija vadītājs, digitalizācijās kā ārējais konsultants un projektu vadītājs. Lielākoties starptautiskos projektos, vai tā ir sistēma ieviešana, vai tie ir transformācijas projekti kaut kādās pārmaiņās. Tā kā man pašam tas ir ļoti būtiski turēt vienu kāju vai vairāk kā kāju tādā ikdienā biznesa procesos un vidē. Un otru kāju, jau mazliet vairāk kā gadu, esot ar Franklin Covey komandu, un, tā teikt, pievienojoties Franklin Covey misijai, kas ir palīdzēt organizācijām un cilvēkiem sasniegt izcilību. Un man ļoti patīk šī doma, jo man pašam vienmēr saistījusi ideja par izcilības sasniegšanu, bet kas ir ļoti būtiski, ka katram mums tā izcilība ir sava. Un tas, man liekas, ir ļoti būtiski apzināties to savu izcilību, pēc kā mēs ejam. Divos vārdos par Franklin Covey jau minēju par misiju, par vīziju, tātad apmācību jomā attīstam pamatā līderus, bet ne tikai. Un tie 4 galvenie darbības virzieni, uz ko Franklin Covey fokusējās, ir līderu attīstība, kas ir būtiska organizācijām. Tad jau, par ko šodien vairāk būtībā mēs arī parunāsim, efektivitātes paradumi, kas ir mums, kā cilvēkiem, un ko es gribētu teikt savā ziņā, tā ir tā vienādības zīme ar personīgo digitalizāciju. Tā ir būtiska sastāvdaļa. Un tad jau plašākā organizāciju spektrā, kas ir būtiski organizācijās iesaistoša, uzticībā balstīta kultūra un tas, kā mēs sasniedzam mērķus. Un arī Franklin Covey ir viens no risinājumiem ir tieši par wildly important goals un kā viņus ieviest un kā viņiem atsekot. Tā kā, šie ir tie 4 galvenie darbības virzieni. Franklin Covey pasaulē jau tūlīt 40 gadu darbojas vairāk kā 160 valstīs. Tas, kas man visvairāk, tā teikt, patīk un ar ko lepoties, ir tas, cik Franklin Covey iegulda, lai izstrādātu savus risinājumus. Strādājot ar ekspertiem, dažādiem pētījumiem, katrs tas risinājums, kas tiek izstrādāts Amerikā pamatā ar domu par globālu vērienu, un tad jau viņi, tā teikt, adaptē dažādās valstīs. Latvijā Franklin Covey pavisam drīz svinēs 20 gadus. Mārtiņš Martinsons, kas dibināja Franklin Covey, tā kā drīz būs iespēja atzīmēt. Un tāds, lai nobeigtu par Franklin Covey palepoties, jau vairākus gadus Franklin Covey ir atzīts par, tā teikt, līderu attīstības top uzņēmumiem pasaulē, un ar to patīk mums palepoties, un es izmantoju iespēju arī šodien ar to palepoties. Personīgā digitalizācija, teicu, man svarīga tēma, tuva tēma, svarīga tēma, es varētu runāt visai dienai, sagatavot arī saturties. Man bija pašam tā interesanti padomāt, pie kā man būtu interesanti, bet kas liktos vērtīgi, pie kā pieķerties šodien. Un kas jums asociējas? Jo man pašam arī bija tā doma, kad mēs ar Oksanu runājām un lika tēmu ielikt personīgā digitalizācija. Kas cilvēkiem būs? Ko jūs ieraugot, iedomājāties? Par ko es šodien varētu stāstīt? Ko jūs varētu dzirdēt? Copilots. Ikdienas paradumiem tādiem. Sociālajie tīkli, kādi kontakti, personīgi. Ok, interesanti. Ļoti interesanti, Un kaut kādā ziņā par to visu varētu aptvert.
un kaut kādā ziņā es mazliet pieskaršos, redzēsiet arī kam, bet man liekas ļoti labs ir tas iesākums un ievads ir par paradumiem iespējams, un tas ir tas, ar ko es varbūt gribējuši arī sākt, kāpēc varbūt tas ir svarīgi, un kur ir tas izaicinājums, kur viņš rodās bieži vien. Un man kaut kādā ziņā tas pirmais vārds nāk, man personīgi tā ir produktivitāte, man sev, bet arī par produktivitāti man bija interesanta saruna. Pirms mēs sākām ar Anci, kas man patika par to, kad, man liekas, bieži vien mēs, jau daudziem produktivitāti bieži vien, man liekas, ir tāds negatīvāks piesitiens, ka kaut kur tevi atkal dzen, darīt ātrāk un vairāk. Pirms gadiem 10 plus es arī kaut kā skatījos produktivitāti savā aspektā kā tādu, kā strādāt vairāk, ilgāk, izdarīt vairāk, tā kā, bet no tāda skata vienkārši apmēram, es nepārspīlēju, es mēģināju un lasīju atrast rakstus, resursus, kā gulēt mazāk. Ko var darīt, lai es varētu gulēt mazāk, jo tad es varēšu darīt vairāk un izdarīt vairāk. Un tas bija tas mans skats tādā īsā savilkumā. Tad šobrīd mans skats vairāk ir uz to, kā man efektīvāk, pat nosacīt varētu teikt, mazāk strādājot, izdarīt svarīgākās lietas. Un turpat varētu teikt arī tie paradumi pirms tam, kas ir svarīgākās lietas un visa tā skaidrība. Un es teiktu, tā personīgā digitalizācija man ir tas, kas palīdz ielikt to struktūru tajā, lai es to varētu sasniegt. Un es to varētu darīt. Strādāt gudrāk. Labi. Pamēģināsim, vai ir arī skaņa tādai iesildīšanai video. Today's workplace is a battlefield. As soon as you enter, you are fighting to survive an onslaught of urgent tasks, emails, meeting requests, and deadlines. It's like an avalanche of gravel that threatens to bury you alive. And just when you think you've dug yourself out, it starts all over again. And it's not just at work. The gravel threatens our personal lives as well, distracting us from key relationships and things that matter most. So we try to sort the gravel, label it, and organize it. We discuss it in meetings, often missing issues that are far more important. What extraordinary things could you achieve if only you could break out? Ready for a change? Kādam lika pasmaidīt, kāds varbūt aizdomājās par to, vai jūs slīkstat kādā grantī. Tā terminoloģijas mazliet vēl pieskāršos, varbūt tam salīdzinājumu izmantot par granti un lieliem akmeņiem, jeb mazajām lietām, kurās mēs slīkstam, un lielie akmeņi kā svarīgām tēmām. Un tad, lai nosacīti mēģinātu apstiprināt vai neapstiprināt, vai pielikt klāt sev, kāpēc man tā produktivitāte ir tik svarīga un kāpēc es nosacīti varētu par to vairāk runāt. Es tiešām mēģinu un lasu un sekoju līdz visām iespējamām grāmatām, kas nāk ārā par šo tēmu. Izvēlējos tikai 4. Arī ar Anci parunājām par vienu, jo šobrīd paralēli Franklin Covey un LMT grāmatu rītā notiek prezentācija Slow Productivity grāmatai arī, kas iznākuši šajā gadā, ir, manuprāt, no pēdējām tāda interesantākā, vērtīgākā tiešām bijusi. Man šīs grāmatas ir savu veidu iedvesmas avots, pārdomu avots. Un kas ir tāds kaut kādā ziņā kopums, ko varētu vilkt ārā no tām? Tā problēma, pat neteiksim tā problēma, es teiktu, savu veidu paradoks, kas eksistē šī brīža vidē, un video varbūt to ieskicēja. Es gribētu teikt, ka šobrīd ir abejādi gan vieglāk, gan grūtāk būt mums
produktīviem, jeb sasniegt izcilos rezultātus, ja mēs to varētu teikt, ka produktivitāte ir izcila rezultātu sasniegšana. Kāds varētu teikt, kāpēc ir vieglāk? Mums kā viss ir pieejams, vai ne? Tehnoloģijas, dzīves līmenis kā tāds, ja padomājam, mums nav, laiks jāvelta dažādām lietām, kas aizņēma daudz laiku agrāk, vai dzīvnieki, pārtikas audzēšana, tā, kā mums it kā viss ir, tā labklājība, kas nāk, un ja kāpēc ir grūtāk, būtībā visi tie paši iemesli. Jā, mums ir tās tehnoloģijas, bet vai viņas mums vienmēr palīdz, vai mēs viņas pārvaldam, vai mēs esam viņu vergi, pārspīlētā ziņā. Un tad tāpēc tas ir paradoks, ka tās ir īstenībā viens un tās pašas lietas, kas mums nepalīdz varbūt, kādam palīdz, kādam nepalīdz, un tas ir vairāk atkal par to, kā tad mēs to izmantojam. Un, ja tā, es uzliku arī tās grāmatas, ja mēģinu savilkt kopā, un arī no Franklina Covey risinājumiem, kas mums tieši ir par individuālo efektivitāti, tad tie 3 galvenie, tādas problēmas, jeb virzieni, par ko mums ir jādomā un jārūpējas, vai kas ir tie izaicinājumi, ja mēs salīdzinām tā kā viens, piemēram, kā ir bijis agrāk, mēs pieņemam daudz vairāk lēmumu, mums ir nepieciešamība pieņemt daudz vairāk lēmumus. Tas pats, ja salīdzina pirms ar industriālo revolūciju sākot, kad sākās visas konvejeru līnijas, ja darba vieta kā tādu, viņu speciāli dizainēja ar domu, lai tev ir 1 vai 2 lēmumi, piemēram, pārlikt lucīti tur, šis ir sarkans, tas ir zaļš un viss samazināt. Tad mūsdienu vide galīgi vairs nav tāda. Dažādos pētījumos var meklēt tos ciparus, cik mēs lēmumus pieņemam dienā, tur aiziet 10 000, kā skatās, sākot ar to no rīta, nozvan telefons, es spiedīšu snūzu vai nespiedīšu. Vai es viņu spiedīšu 5 reizes vai 6 reizes, ko es ēdīšu, neēdīšu, brokastīs, ko es vilkšu. Noteikti dzirdēs tas pats dažādi lielu uzņēmumu, sevišķi tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji staigā krekliņos un džinsos. Nav jāpieņem kārtējs lēmums, viena lieta, ko velk, un viss. Tā kā tas daudzums lēmumu, kas mums jāpieņem, ļoti daudz. Un realitātē, ko tas dara, tas paņem milzīgu resursu no mums arī, un ļoti bieži mēs vienkārši arī nespējam saprast, uz ko tad mums reaģēt, jo mums ir patstāvīgs uzbrukums, sauksim to tā, uz mūsu uzmanību kā tādu. Vai tie ir telefoni, notifikācijas, ja mums vēl ir uz rokas pulkstenis, kurš vibrē katrā situācijā, naktī neizslēdzam notifikācijas. Tās iespējas ļoti dažādas, kā bija agrāk. Visam sen, tev varēja pa pastu atsūtīt kaut ko, tev varēja atnākt pie durvīm. Es vēl atceros tos laikus, kad pasaukt ārā draugu, vajadzēja iet pie durvīm, piezvanīt, pieklauvēt. Tad, protams, telefona līnijas, un tad jau pārgājām uz mobilajiem telefoniem, sociālajie tīkli, un tas viss vienkārši ir tiešām palicis arvien vairāk, kas paņem mūsu uzmanību. Un vēl viens tāds aspekts, ja skatītos tur dziļāk no psiholoģijas, ir, ka ļoti daudz, kas no tā mums rada to savu veidu trauksmi, un mēs vairs nespējam izšķirt tādā smadzeņu līmenī, kas ir reāli tā trauksme, kas ir, kā agrāk, man brūk virsū, lācis un man ir jāmūk, tad tādā vienkāršajā līmenī tas viss mums ir savu veidu trauksme, kas uznāk virsū, tie lēmumi. Lai mēs to visu varētu pārvaldīt, mums ir vajadzīga enerģija. Un ļoti daudzi mūsdienās stragulo, cīnās ar to, lai viņiem būtu labs enerģijas līmenis. Un vienās no apmācībām, ko es vadu, mums ir arī testiņš, kas ir jāveic, kur īstenībā mani pārsteidza, cik liels skaits cilvēku pēdējā mēneša laikā. Tur ir viens no jautājumiem, kāds jums ir enerģijas līmenis, cik viņš ir konstanti zems. Un tas liecina par to, ka mēs par to arī nerūpējamies. Un te vajadzētu cits aspekts, par to, kā mēs rūpējamies par tiem mūsu enerģijas dzinējiem. Vai tas ir miegs, vai tā ir ēšana, vai tā ir kustība, vai tas ir par to, kā mēs konektējamies ar citiem cilvēkiem. Tā ir tā realitāte, ar ko mēs saskaramies. Un es gribētu teikt, ka tagad ejot tajā, tas bija tas, kāpēc, kur ir tā vide, un tas būtiskais, kāpēc mums tā personīgā digitalizācija ir vajadzīga, ir tas, ka gribētu teikt, mums visiem ir tas potenciāls sasniegt izcilos rezultātus. Un te būtiski atkal ir tas, ka tie ir izcili rezultāti, katram mums ir savi. Tas nav būt par
pārcilvēku, supersievieti, supervīrieti, būt par vadītāju, ko katram mums pašam ir jāapzinās, kas ir mūsu tie izcili rezultāti, kas mums ir tā svarīgā produktivitāte, bet mums katram tas ir potenciāls. Bet tas ir atkal par to, ko tad mēs daram un kādi ir mūsu tie paradumi. Un tad te es teiktu, sākās tā digitalizācijas daļa, kas tādos praktiskos piemēros es pāris lietas paņemšu, kas, manuprāt, tiešām ir būtiskas un kaut kas jau minēja paradumi, kaut kas minēja kalendārs. Tad, manuprāt, tas ir viens no sākuma pamatiem plānot mūsu lielos akmeņus un sākt ar plānošanu. Un te es apzināti domāju, varbūt kaut ko uzzīmēt, paņemt vizualizāciju. Es vienkārši paņēmu šo savu nedēļu no mana Google kalendāra. Tur nav jāiet detaļās. Es tā fiksi pārskrēju pāri un sapratu, ka tikai viena lieta no data privacy bija viena cilvēka vārds, ko es izņēmu ārā, lai neredzētu, bet pārējais, tā kā es sapratu, ok, man nav tur ko slēpt. Nav rīts redzams, jo ir bieži vien kaut kas vēl no rīta ir, kad man ir ierakstīts iekšā, piemēram, šeit var redzēt, tur ir zils maziņš. No rīta es braucu no Igaunijas, no Pērnavas šurp, un man, piemēram, tur bija ielikts, ka es braucu, un man bija iekšā ielikts arī viens podcasts atgādinājums, kur es gribu noklausīties pa ceļam. Bet kur es gribu pievērst uzmanību, ir pavisam kur citur. Ar ko viss sākās? Mana nedēļa sākās ar nedēļas plānošanu. Un tas ir ielikts kalendārā, viņš vienmēr tur ir. Man specifiski tur vispār jau ir iekšā salikta struktūra, ko es tajā mirklī atveru vaļā un kam man ir jāiziet cauri. Un viss sākas ar lielajiem akmeņiem. Un lielie akmeņi, es tajā pirmdienas rītā apsēžos reizēm, protams, man jau galvā ir skaidrība, bet kopumā tas rīts ir par to, ka es apsēžos un es domāju, kas ir tas svarīgākais, ko es šonadēļ varu paveikt, lai sasniegtu savus mērķus, kas man ir. Man palīdz tas, ka tā kā es esmu galīgi digitalizējies, man tajā failā, man tur iekšā ir fails, kas man aizmet Google Drive'ā uz manu, tā teikt, man viņš saucās My Mission fails, kur man ir salikt konkrēti, pieņemsim, projekti, kas man iet lomas, sadefinēts, kas ir atsevišķs uzdevumiņš, ko es veicu vismaz vienreiz gadā, pie kuras ik pa laikam atgriezos, ar kuru es tajā mirklī saslēdzos, lai saprastu, kas ir tās svarīgākās lietas, ko es šonadēļ varu paveikt, un skatos uz savu kalendāru, jo ir lietas, kas tur jau ir iekritušas, kuras es nevaru ietekmēt, un tad es atrodu laiku tām svarīgākajām lietām, ko es ieplānoju, un ielieku iekšā. Ir kaut kādi, es neiešu detaļās, katra krāsa man kaut ko nozīmē, vai tā ir tikšanās ar kādu, 1-pret-1, vai tas ir kaut kas privāts, vai tas ir kas svarīgs, vai tas ir kāda projekta saistīts, manā gadījumā ir saistīts ar Franklin Covey vai ar kādu citu klientu, piemēram, ar ko es strādāju kā konsultants, kā projektu vadītājs. Tā kā katra krāsa kaut ko pasaka, un viņas mainās. Reizēm viņas var mainīties pēc pusgada. Ir tādas krāsas, ko es jau izmantoju 2-3 gadi un arī ilgāk, piemēram, dzeltenā, kas ir būtiska. Tā kā es viņas varu, un te ir tā būtiskā lieta, kur es neiešu tajā tehniskajā pusē dēļ laika, bet citreiz man patīk tādās, ka es vienkārši paņemu reāli kalendāru un bakstu iekšā. Šis ir Google vidē, arī Outlook vidē, tas ir iespējams Microsoft Office 365. Tas būtiskais, kas ir sākt pašiem izmantot to pilno potenciālu, ko jums dod, jo lielākā daļa jūs strādājat kādās organizācijās, kas jums īstenībā iedod e-pastu, kalendāru, un tad mēs pieķersimies vēl kam klāt. Ir vēl viena lieta būtiska. Jā. Es nezinu, varbūt to gribēju stāstīt, bet es redzēju grāmatu Deep Work, un es tam mēģinu ieraudzīt, kurā vietā viņš ir, vai to arī praktizēt. Jā, un šī ir tāda nedēļa, tāpēc domāju, ka nav tik izteikti, bet, piemērs vienkārši šeit, kur ir, kas man standartā parasti, tas ir viens piemērs, kur ir focus times, kas ir bijis standartā ielikts, bet tāpat laikā tajā mirklī, ka es pirmdienā sēdos plānot, mani focus time, pieņemsim, šis man bija viens, man bija jāsaliek slaidi, jāsagatavot. Piemērs, šeit es strādāju, iziet cauri slaidiem šodienai. Tanī pirmdienā es apsēdos, un tas bija šīs nedēļas viens no lielajiem akmeņiem, bija, piemēram, arī šī prezentācija, un zināt, ka es tam būšu gatavs. Līdz ar to es tajā pirmdienā jau apsēdos un ieliku, tāpēc viņš arī te ir, viņš ir ielikt sarkanā krāsā. Jā. Un
Jā, un tā ir tā būtiskā lieta plānojot, privātā lieta, vakariņas bija vēlas, Pērnavā, bet es plānoju visu, tieši tā, un te man arī ir iekšā sadaļa par plānošanu, tur ir sadaļa, piemēram, man tāds connect, katru nedēļu tas nesanāk, bet būtībā mērķis ir, kad es tur apsēžos, man ir vēl viens tasks saraksts, kurus rādīšu, kur man ir cilvēku saraksts, pieņemsim, ienāk. Satieku kādu aprunājus un tiešām, neesam sen tikušies un, kā bieži gadās, davai sarunājam, satiksimies, vai ne? Un tas nekad nenotiek. Bet tad, ja es to tiešām domāju, ka es gribu, tad man ir savs saraksts, kur es viņu ielieku, un tad pirmdienā, kad es apsēdīšos, skatīšos, domāju, ko es šonedēļ būšu Rīgā, kur, es uzsitu ziņu kādam, trešdienu, ceturtdienu, man ir pusdienas laika iespējas, es jau sazinos, un tas viss būs manā kalendārā. Šī nedēļa ir īpaša, man ir maz treniņi, bet parasti tur būs 4-5, reizēm 6 treniņi, kas ies iekšā, jo, ja viņš tur nav, tad viņš visdrīzāk arī nenotiks. Kur neplānotais laiks, negaidītiem pavērsieniem? Tā ir būtiska arī daļa, jā. Man jautājums, kā šis iet kopā ar citiem kalendāriem? Tiek aptvērts kaut kāda daļa, pieņemsim, kovēja komandas kolēģiem vai... Priekš citiem, domājot. To ir iespējams definēt, jā. Man ir, teiksim tā, jūs neredzat vēl vienu sarežģītības būtībā layeri, es izmantoju 3 Google kalendārus. Tā kā viens, pieņemsim, viens ir mans privāts, viens ir Franklin Covey kalendārs un vēl viens, tā kā es jau labu laiku strādāju ar vienu no klientiem, starptautisku, man ir viss viņu Google sūts. Viņiem viņš ir bišķiņ advancētāks nekā privātam vai Franklin Covey, tāpēc es tur izmantoju visas lietas ar jaunām featurām iekšā. Un es esmu nošērojis savā starpā, ka es varu maliņā ieslēgt, ka es redzu tos pārējos, bet tāpatās ne jau detaļās, ka tas viens ir, ko es izmantoju kā galveno. Un tas piemērs šeit, es esmu šajā galvenajā šobrīd vienkārši nobukojis, te ir, nav smuki ierakstīts, dace one-on-one, bet tas, piemēram, bija man Franklin Covey kalendārā, un es viņu ieslēdzot, man viņš parādītos te blakus. Jā, bet tādī mirklī tu saproti, ko tev vajag un ko nevajag. Otrs plus uz telefona, to visu redz, kas ir būtiski uz telefona, uz iPada vai kur tu lieto, tu redz identiski. Kāpēc to nedarīt vienā kalendārā? Vienkārši šērojot tās daļas, kas ir. Kāpēc to nedarīt vienā kalendārā, lai šērot ar tiem, kas atverot tikai priekš tiem, kam jāredz? Ja tik un tā ir Googlā, piemēram. Nē, tāpēc, es saprotu, ja būtu dažādi rīki, bet ja visi ir Google kalendārā... Tāpēc, ka starp organizācijām, tur arī savi settingu ierobežojumi, kuras organizācijas, cik daudz detaļas. Es varu uzlikt, ka tiešām man ir uzlikts, ka redz, kad es esmu aizņemts un neesmu aizņemts, to redz. Bet neredz, pieņemsim, kurā no tām detaļām es varu. Tā kā tas jau tāds specifiskāk, ja. Var arī, jā, un organizācijas, kas, manuprāt, labi strādā, it sevišķi ir komandas, kas var veidot kopēju komandas kalendāru, ko tu ārā maliņā ieslēdz un izslēdz. Manuprāt, tā ir viena no lietām, ko tāda ļoti vienkārši, ko var sākt izmantot, un tad redz, kurš ir projām, kurš kad, bet tas arī prasa savu veidu disciplīnu. Tas piemērs, ko es vēl te gribēju pielikt, parādīt, ir tasku izmantošana. Google'am ir Google Tasks, kas ir iebūvēts pamatā. Microsoftam ir To Do. Microsoft To Do. Microsoftam ir arī Planners, kas īstenībā arī ļoti jaudīgi strādā, kas ir spēcīgs. Viņš tīmos var izmantot iekšā, tā kā tas ir tāds par to, cik daudz jūs izmantojat. Bet es ļoti taskus izmantoju kalendārā kopā, visus kopā. Gan kalendārs, gan tasku aplikācija, telefonā. Tam visam ir būtībā jāveido viena sistēma. Manuprāt, kad tas tev strādā. Kā vienkārši piemērs šeit cilvēku tasks, man ir 1-pret-1 paredzēts ar cilvēku, un es pielieku klāt jau iepriekš, kas tie punkti būs tur. Un man viņš ir tāds, ka es zinu, ka es atkal atcerējos, mums kaut kāda lieta, kas būs jāizrunā. Es jau vienkārši varu vai no telefona, vai no datora atveru, aiziet tur un ielieku. Tas, pieņemsim, man ir tāds, un man patīk viņu pēc tam attiksēt, ka viņš done, jo kādreiz tu neizrunā to, atkal viņu var pārcelt. Un otra lieta ir, kad es lielākoties taskus veidoju telefona aplikācijā, vienkārši tasks, man viņi ir kā
Un tas ir vēl viena sadaļa, par ko varētu daudz runāt. Kā jums vispār ir telefonā? Viss izveidos, man jums ir viens screens, kas ir saistīts ar darba lietām, kalendārs, tāski un tā tālāk. Pārslēdzot uz nākamo screenu, tur jau ir cits, piemēram, sociālie, visas Bolt aplikācijas un tā tālāk. Lai ir kaut kāda, it makes sense, tad ir finanšu sadaļa. Lai jums būtu ērtāk to lietot. Low battery. Nu, cerams, izvilksim. Un tad tāski, ko es esmu ielicis, tanī mirklī, kad es pirmdienā plānoju, tā ir īstenībā vēl viena ļoti būtiska sadaļa. Man tas tāsku saraksts ir. Es viņam neeju visu laiku, katru dienu cauri, ko es tagad varu darīt. Bet tanī dienā, kad es pirmdienā plānoju, es paņemu no sava tāsku saraksta, plus viņš ir pa kategorijām kaut kādām jau, es paņemu un ielieku konkrētos laikos, kad es zinu, ka man kaut kas, pieņemsim, vēl ir jāizdara. Pieņemsim, nopirkt Robiju Viljamsu biļetes vakar sāk tirgot. Jā, 12. bija ar FBI biļešu kodu. Jā, kaut kā tikai 3 minūtes bija rindā jāpastāv. Redz, viņš ir atķeksēts, tā tad izdevās. Ja viņš nebūtu izsvitrojies, viņš būtu pārvilcies te uz augšu automātiski, ja es viņu nebūtu izdarījis. Un tas arī tāds, ka es spēju uzticēties tai sistēmai, kā viņa strādā. Viņš pāries automātiski tālāk. Ja es viņam neesmu ielicis konkrētu laiku, viņš rādā, es viņu varu ielikt uz dienu. Bet ir vēl viena lieta, ka tie tāski ir ļoti būtiski tiešām. Tas, par tāskiem vēl mazliet pieķeršos. Jūsu uzdevumu saraksts. Es domāju, daudziem ir post-it noti šobrīd vēl joprojām, vai gadās. Kāds māja nerādīša pirkstu gadās. Kādam ir blociņi, kur viss ir sarakstīts arī. Vai ne? Kas ir ok, bet es tiešām aicinātu mēģināt izmantot kādu no. Ir tiešām daudz, bet šie, es teiktu, ir tā kā tie most basic pamata. Apple, kas ir standard reminders, viņš ir ok, viņam nav nevainas, atkarīgs, cik jūs Apple visu to infrastruktūru izmantojat. Šis ir Google Tasks, Microsoft To Do un Microsoft Planners. Uz telefona, uz datora, visur viņš strādā, un tas būtiskākais ir to visu atkal jūgt kopā ar jūsu sistēmām. E-pasts. It kā jau mēs sākam, man liekas, bišķiņi attiet, bet tāpat tās e-pasts bieži vien ir tā lieta, caur kuru tas pirmais kanāls mums daudz kas arī krīt iekšā. Un kur pazūd jūsu tā pārvaldījuma. Un, manuprāt, e-pasts ir vieta, vismaz man būtiska, arī caur kuru tas viss process sākās, un ka man ir izstrādāta sistēma. Paņēmu Gmail, tāpēc, ka es šobrīd pats viņu lietoju, bet es apzināti uzturu, man ir e-pasts arī Outlookā, ka pa laikam ieiet, lai neaizmirst, kā strādā. Tagad ir nesen iznākusi salīdzinoši nesen jauns updates. Man ir ielikts tāsks, ka man vajag pamēģināt jauno feature, jo, ja es gribu kādam palīdzēt vai konsultēt arī izmantot, tad man ir jāzina. Te ir tāda sadaļa, ko cilvēki bieži vien vismaz tieks izmanto Gmail. Kaut kā vai nepiefiksē, vai gan neizmanto, kad maliņā ir iespēja atvērt vai kalendāru, vai šī gadījumā es parādu tāskus. Tas ir tas pats aplikācija, kas man ir telefonā, tas pats rādās tāskos, jau pašā e-pastā. Es esmu paņēmis, piemērs, man ir e-pasts, atnācis, es sēžu, lasu e-pastu, saprotu, ok, ar šito man būs jādara. Man viņš ir jāizskata vai kaut kas vairāk, bet es to tagad nedarīšu. Man, piemērs, šī gadījumā man ir vajadzīgs, piemēram, man saucās vieniem taskiem sadaļa ir follow-ups, ka man ir jāfollow-up uz kaut ko. Es viņu ielikšu tur iekšā. Tas nozīmē, ka es neaizmirsīšu. Un, ja jūs kalendārā, jūs tur noteikti nepiefiksējāt, bet man kalendārā ir katru nedēļu stāv. Pamatā viņš parasti stāvēja piekdienās, tagad viņas pārvilcis uz trešdienām, šodien, man liekas, bija ceturtdienā, man ir 30 minūtes kalendārā, kas stāv follow-ups. Un es par to nedēļas laikā neiespringstu, jo es zinu, ka man kaut kādā mirklī es ieiešu savā, kad man būs kalendārā follow-ups, tad mirklī es atvēršu šo un es darīšu tās lietas. Un es izmantoju jau vienkārši pārvelku un es viņu tur ielieku. Izmanto pašu var izdarīt, ja tu atver kalendāru, tu vari pārvelkt e-pastu, un viņš tev veidos jau meeting invite ar tiem cilvēkiem, kas ir tajā e-pasta sarakstē, ar to saturu, kas bija tajā e-pastā, ja tur bija kāds attachments, kā tādas pamatlietas, ko cilvēki ļoti bieži vienkārši neizmanto. Un te vienkārši skats atkal. Iedomājieties, ja pirmdienas rīts, es veicu plānošanu, es atkal atveru to malu, es esmu salicis tās galvenās lietas, tas ir pirmais, ar ko es sāku, lai neaizrautos ar sīkumiem. Un tad es pārēju pie atveru atkal tāskus, un es atkal viņus no šejienes varu ņemt un pārvilkt, ielikt iekšā. Ja man ir vajadzība kaut kādu no tām lietām, es gribu ielikt konkrētā dienā, konkrētā laikā, es viņu pārvelku un ielieku sev jau kalendārā. Man ir jautājums. Tātad Outlookam parādās pop-up, tad, kad mainās
kalendāru, tas ieraksts, vai šeit arī tāpatās ir, ja nē, ja tas ir atkarībā no kā viņš ir instalēts? Notifikācija, tā kā par to, ka jā, nu viņas var visur settingos likt, vai grib vai negrib, jā. Jā. Bet tā pārvilkšana laikam strādā tikai datorā, viņa telefonā nestrādā. Tā telefons atstāja. Es pat teiktu, ka es kalendāru laikam, grūti pateikt, kurus skatos vairāk. Plānošanā datorā, bet tādā ikdienā es ļoti uz telefonu, es lieku landscape modu, un tad es arī reizēm pārvilkt, jā. Viņš strādā tīri labi, tu vari pārvilkt, un tās krāsas, tu redzi tāpatās visu, tā kā telefons ļoti, ļoti ērti arī strādā. Tā kā, tas ir, es teiktu, šis ir tas pamats, ar ko sāk, kad mums ir skaidrība par e-pastu, kā mēs izmantojam, tad, protams, varētu iet autorūļos, kā mēs iekrāsojam vai neiekrāsojam e-pastus. Tā kā, es teiktu, ka tās ir pamatlietas, ko mums būtu jāspēj salikt tā struktūra mūsu ikdienā, lai mēs varētu vispār kontrolēt. Kārtībā. Un vēl viens, kas ir, runājot par angļu valodu, ko es iedomājos, kā Ants teica, es bieži vien izmantoju Siri, lai uzliktu sev reminderu vai ieliktu tāsku, un tur ir vajadzīga angļu valoda, jo latviešu valodā viņš nespēja. Varbūt kādreiz, bet tāda ir realitāte. Tā kā, es teiktu, tas ir tas, es apzināti paņēmu pamatu vienkārši, jo tas ir visās organizācijās. E-pasts, kalendārs, un mums ir vajadzīgs tāds tasku managements ikdienas. Tur varētu iet tālāk, jau izmantojam Asanas, Jiras vai kaut ko arī īstenībā, jau Outlookos, Gmailā, visiem tur var taisīt integrācijas, ka to var ātri saistīt kopā. Tas jau aiziet tā kā konkrēti organizācijas specifikā, kas ir vajadzīgs, bet lai tie jūs to apzināties un cilvēki organizācijā izmanto saucamos shortcuts, bet es pat teiktu, tie vairs no shortcut, tās ir basic vajadzības, kas mums ir vajadzīgas. Tā digitālās prasmes. Pēc pirmdienas plānošanai apakšā ir kaut kāds planers vai tāda aplikācija? Vai Tas princips īstenībā nāk no Franklin Covey Seven Habits of Highly Effective People, kam es pieturos, kas ir par lielajiem akmeņiem, tev ir savas lomas definētas, katrā lomā tev ir mērķi definēti, un tas ir tas pieturas punkts, caur ko tu ej cauri. Tas ir tas, kas palīdz tā teikt. Tā kā tas bija tas, laika ziņā, tas bija galvenais, ko es gribēju pateikt, bet tāds kā, vēl viens varbūt, lai pieliktu tam klāt tieši par to, kāpēc tā plānošana, jo, manuprāt, ar to sākās plānošana, bet izmantojot digitālo ir, lai mēs pavadītu vairāk laika šeit. Kāds varbūt ir izmantojis Eisenhowera matricu vai dzirdējis par... Jā, tas ir ļoti līdzīgi, tad Franklin Covey, Stevens Covejs izmanto tā teikt kvadrantus, jeb otrā kvadranta kultūra, un tā otrā kvadranta kultūra ir izcilo mērķu sasniegšana, kur mērķis mums būtu likvidēt izšķērdības. Vispār ideālā variantā mēs varētu iedomāties, ka mēs neveltam laiku izšķērdībām, kas tev var palīdzēt darīt arī, ka mums ir tiešām tehnoloģijas, mums neizrausta nevajadzīgi, notification nevajadzīgi, un mums tas ir sakārtots, tad traucēkļi arī nevajadzīgi. Te arī varētu to likt klāt, ka mēs nepārslēdzamies pārāk bieži starp lietām. Šis ir ļoti minimāls. Nepieciešamības un krīzes kaut kas jau prasīja, kad tu dari tādas lietas, tā ir realitāte, kas ir jāparedz. Un te ir jāzina tā sava specifika. Manā šī brīža darba vidē man viņa ir salīdzinoši maz. Un es tāpēc es varētu aizplānot, 80% un atstāt tur stundiņu vai cik dienā lielākoties es nomenedžošu krīzi. Ja jūsu ikdiena ir tāda, ka jūs apzināties, ka jums 60% aizņem krīzes vai vairāk, tad jums tā ir jāplāno savs kalendārs. Bet atrast laiku, pieņemsim, rīts vai jūs zinat pēcpusdiena ir tas laiks, kad ir mierīgāk, tad tajā laikā es nofokusējos ielikt to savu lielo akmeni, ka es darīšu. Un tas ir tas būtiskais, un tas lielais akmens atkal ir šeit. Tā kā krīzes mēs neizslēgsim, traucēkļus pilnīgi neizslēgsim. Ideāli variantā mums būtu 1 un 2 te, un tad viss šis lielais laiks mēs veltītu svarīgajām lietām. Un kas te ir viena tāda būtiska lieta? Būtībā tas pirmais, tas ir proaktīvs darbs. Mums tas ir jāieplāno, mums tas ir jādara. Tas nav tas, kas atnāk. Krīzes uzkrīt pašas. Mēs viņas lielākoties laikam mēs neieplānojam krīzes. Viņas atnāk un viņas ir jārisina. Bet ļoti daudz, kas sagatavoties prezentācijā vai kam, tas ir proaktīvi. Tev vajag apsēsties, ieplānot, izdarīt, un tās svarīgākās lietas, lai mēs sasniegtu, tas ir šeit. Un man personīgi tā digitalizācija manos plānos, manā plānošanā, manu uzdevumu pārvaldīšanā ir tas,
kas man palīdz vairāk laika veltīt šeit. Un kas ir tas skaistais tajā, ja tā mēģina salīdzināt, tad vizualizēt laiks un enerģiju, ko es tajā veltu, tas ieguvums ir daudz lielāks atpakaļ. No nepieciešamībām, ir ieguvumi, no izklaidēšanās pārāk lielas. Arī izklaidēšanās ir daļa atpūtas, kas īstenībā, kas apmācībās svarīgi, mēs bieži vien runājam un diskusija veidojas. Kvalitatīva atpūta, relaksācija ir kurš kvadrants, kā jūs domājat? Otrais tāpat kā viss. Jā, vai ne? Bet to citreiz arī citi sāk pārspīlēt, tā kā tas ir būtiski. Jā, un mans tas šodienas doma, kā es teicu, ir iedvesmot vai motivēt jūsu pamatlietās. Jūs katrs zinat labāk, ko jūs izmantojat, digitalizēties. Jo tas ir tas, kas veido to pamatu, manuprāt, jūsu produktivitātei. Mēs varam daudz runāt, kas ir produktivitāte, bet tāds pamats. Un šī brīža vidē es teiktu, tas ir e-pasts, kalendārs, pirmkārtām kalendārs, tasku menedžments. Mēs tur varētu iet tālāk, kur var AI izmantot, Copilot, ChatGPT, bet ja jums tas nav sakārtots, es teiktu, tad baigi ar kādām citām lietām jau arī būs grūtāk iet tālāk. Un tas tā iedvesmā viena no šī dāma, kas ļoti interesants vizualizācijas zīmē man patika, ka reizēm, man liekas, ir citi saka, es esmu mēģinājis, man nesanāk, vai kaut kas man tur tas, vajag mēģināt vēl, un tad varbūt liekas, ka jūs ejat in circles, bet pamazām jau noteikti paliek labāk, ja paskatās no citas skata. Tā kā tas tāds mans noslēdzot, un mēs varam pabeigt, es izmantoju iespēju, 4. 5. decembrī es vadīšu publisko treniņu, kas tā kā ir atvērts visiem, nav specifiskam uzņēmumam par tieši produktivitāti 21. gadsimtā, jeb Franklin Covey viens no arī tādiem specifiskiem risinājumiem, kas ir par 5 soļiem būtiskiem, kas ir jāveic, lai pārvaldītu ikdienu, un kas sākas ar to, ka vispār par prioritāšu saprašanu, lomu definēšanu, laika plānošanu, un tad tas būtiskais pēdējais ir, kā pārvaldīt enerģiju. Paldies!